Labdien! Šodien parunāsim par apaviem un par viņu kopšanu galvenokārt. Runa ies par zamšādas apaviņiem. No zamšādas ir ļoti daudz foršu apaviņu, gan sandalītes tādas mīkstas, gan tādas nubuku un zamša, rūdens zābaciņi. Bet, diemžēl, daudziem cilvēkiem zamša liekas ļoti sarežģīts materiāls, tāpēc šodien mēs arī nolēmam nedaudz pastāstīt sīkāk par to kopšanu. Vissvarīgākais ir aerozols, kas ir ūdens atgrūdošs. Līdzīga veida aerozoli ir daudz, gan kolonīli, kas ir mums arī veikalā piedāvājumā, gan Storm, gan arī citu ražotāju. Jūs uzpūšat uz apaviem aerozolu, apaviņi nožūst un atgrūž netīrumus, un tad tā zamšāda ilgāk kalpo. Šeit konkrēti es jums parādu universālo aerozolu, kas der gan apaviem ar Gore-Tex membrānu, gan arī parastiem. Jūs principā varat šo aerozolu izmantot arī ne tikai zamšai, bet arī jebkuriem apaviem, kuriem gribās, lai viņi ir papildus ūdens nesaurlaidīgi, gan arī netīrumu atgrūdoši. Pats galvenais, kad jūs pērkat zamšādas apavus, uzreiz pirmajā dienā, vēl nemaz nesteigājot nopūst ar šo aerozolu, iesaka pūst ar viņu 3 reizes. Smaka diezgan tāda neļoti patīkama, tāpēc labāk to darīt nevis istabā, bet kaut kur uz balkona, labāk ārā un tad nožūst, bet pēc tam tā smaka nesklabājās. Ierīces, ar ko var papildus tīrīt apaviņus, ir nedaudz ar gumijot švamīte. Ar šo gumiju notīra tad, kad zamšāda vairāk nosmērējas kaut kādus pleķus, tādus netīrākus apavus. Un parasti birstītes vienkārši netīrumiem, kad sausukus kaut kādus putekļus noslaucīt, un pēc tam jau var ņemt to gumīņu netīrākus. Un šī švamīte ir ļoti laba, kā reiz mazgāšanai, tādai dziļākai tīrīšanai, kad nepieciešams arī paņemt putas. Šīs putas paredzētas zamšādai, respektīvi jūs noklājat putas uz šo birstīti, un tad ar šo birstīti notīrat apavus. Zamšādiņai dzēšgumiņas domātas arī lielākiem netīrumiem, kaut kādiem plankumiem, ar ko papildus var patīrīt. Nubuku boks, viņu var arī nubukam lietot. Tagad pārējām pie praktiskās daļas. Šo apavu pāri, ja es jau iepriekš apstrādāju ar aerozolu, tad, respektīvi, var redzēt, šeit nav ne Gore-Tex membrānas, nekas, ārpusē ir āda un purniņš no zamšādas. Ja mēs lejam, var redzēt, netiek ūdens vispār uz to zamšādu. Redziet, viņa paliek sausa. Tā kā tur veidojās plāns slānītis, kurš to ūdeni kā no spoguļa, no stikla, tad atgrūž un netiek tālāk iekšā. Un tas ir tas lielākais plūs tādām aerozolam. Tā kā droši var apstrādāt ar šo līdzekli. Gribu parādīt jums, kā notīrīt netīrumus. Mēs te speciāli paņēmām drusku smiltes. Nav tas, ko mēs pārdodam, neuztraucieties. Kad ir nosmērēti apavi, vajag vienkārši ar sausu birstīti notīrīt. Un palīdz diezgan labi arī šis aerozols, jo tiešām tas virsējas slānītis tiek veidots tā, ka tie netīrumi, pat ja arī viņi paliek pa virsu, viņi neizsūcās iekšā. Jo visgrūtāk pēc tam no zamšādas dabūt netīrumus no iekšas. Ja jums samirkst vai mitrāki apavi paliek, nežāvēt viņus tuvu pie radiatoriem, jo tad viņi var palikt grumbuļaini, un nesmuki attiecīgi. Vienkārši izžāvēt istabas temperatūrā un visu. Un arī nedrīkst tīrīt slapjus apavus. Tad, kad viņi samirks vai lietus, var salvetīti tos mitrumus, kā saka, lai nepaliek, un pēc tam, kad jau izžūst pilnībā, apavi tikai tad paskatīties un patīrīt viņus ar švamīti, varbūt papildus ar aerozolu uzpūst, bet arī aerozolu labāk tad pūst uz tīriem apaviem, jo uz netīriem attiecīgi jūs vienkārši tad nostiprināsiet to slāni, respektīvi notīriet, ja vajag pielietojiet putas, un tad vēlreiz ar aerozolu. Cik bieži ar viņu jāpūš grūti patikt, jo tiešām atkarīgs no laika apstākļiem. Ja sauss ārā, tad retāk, ja slapjš, tad biežāk. Tā rīkojās zamšāda ar un bez aerozols. Mēs paņemsim netīrumus, nosmērēsim augšā. Atnākot bērnam vai jums no āras, ja redzat, ka netīri apaviņi, no sākuma vajag ar šo birstīti notīrīt tos galvenos putekļus. Ja paliek
Vēl kaut kas netīrs tad arī ar šo virstīti. Cerams, ka to būs redzams kamerā, ka augšējā lense ir palikusi netīrāka nekā apakšē, respektīvi tur tie netīrumi iesūcās drusku dziļāk. Varbūt es vēlreiz pamēģināšu, lai mums ir tāds labs eksperiments. Nu, tagad jā, var redzēt, ka arī es abas lencītes tā tiešām pacentos un drusku nosmērēju vairāk. Tad, ja liekas, ka vajag palietot putas, nodemonstrēšu jums. Oho! Forši izlīda. Man patīk. Un, kad dižu starp citu, ja tās pēc putām apstrādājot zamšādu, vajag vēlreiz iziet ar šo švamīti pa virsu, lai viņu uzpurinātu. Vēl drusku viņus patīrīt. Kā redzat, vēl palika mitrumiņš no putām. Mēs nolēmām, ka pagaidīsim, kad izžūs apavi un nofilmēsim tālāk jau ar sausiem apaviem. Nu, lūk, kā jūs redzat, mums jau apavi ir izžuvusi. Jā, viņi tādi palikuši nav. Saka, drusku pieslīpējās pats audumiņš, tāpēc labāk pēc tam vēlreiz iziet saķemēt, teiksim tā, mūsu zamšādiņu, lai viņi izskatās pavisam forši. Bet man liekas, es nezinu, vai redzams uz kameru, ja es tā ilgi skatījos, man izskatās, ka šī augšējā daļa tomēr vairāk ir tāda nosmērēta nekā apakšā. Tomēr izskatās, ka tas netīrums dziļāk ir iegājis zamšādā. Sanāk, ka viņu drusku grūtāk vismaz ar to pašu vienu reizīti nevarēja īsti izmazgāt, bet šo apakšējo varēja. Tāpēc tiešām ļoti iesaku lietot šo aerozolu zamšādiņai, un tad tie apavi vienkārši kalpos jums ilgāk. Arī pēc mazgāšanas ar putām iesaka virs vārošās teikanas, virs tā tvaika paturēt apavus, jā, lai vienkārši aiziet labāk tas izskats, bet tas tiešām, ja jūs esat baigi jau tur mazgājuši un tā zamšādiņa, nu, neizskatās labi. Nu, lūk, tas arī viss būs, ko es jums gribēju šodien pastāstīt par apavu kopšanu un zamšādu. Ceru, ka jums šis video būs liederīgs, un ka tagad jūs kaut ko vairāk zināsiet par kopšanu, par līdzekļiem, un kā arī, respektīvi, redzēt testu, kā tas izdevās šodien mums. Visu labu!